Visiem čau čau, un pāris vārdos vēlējos izstāstīt par plānoto viscerālās terapijas pilno kursu fizioterapeitiem un masieriem, pievēršot uzmanību pilnais kurs. Tas nozīmē to, ka mēs apskatīsim visus orgānus, visas orgānu sistēmas, jo viscerālajā terapijā ir šis princips visu vai neko, ko tas nozīmē. Katrs iekšējais orgāns ir saistīts ar augstāku vai zemāku esošo orgānu, un visas šīs orgānu sistēmas ir savstarpēji saistītas, un ja mēs protam tikai vienu ārstēt un izmeklēt, ja, tad mums varētu būt problēmas ar to, ka mūsu iedarbība viscerālajā terapijā var būt nepārāk efektīva un problēma var atgriezties. Tāpēc šis kurs varbūt ir ar to labs, ka mēs apskatīsim ne tikai krūšu, vēdera un iegurņa dobuma orgānus, bet arī endokrīno sistēmu, tāpat veģetīvo nervu sistēmu. Faktiski būs iekļauts viss nepieciešamais, lai varētu efektīvi strādāt savā praksē. Kāpēc būtu jāpārvalda viscerālā terapija mums funkcionālajiem speciālistiem un kādi būtu no tā iegūmi? Pirmām kārtām pie mums vēršas pacienti ne tikai ar muskulo skeletālām sāpēm, bet arī ar dažādām iekšējo orgānu funkcionāliem traucējumiem un problēmām, piemēram, atvilnis, aizcietējumi, dažāda veida ginekoloģiskas problēmas, neauglība, menstruālās sāpes, kā arī apetītes trūkums, dažādi vēdera pūšanās, tāpat arī pēc krūšu vēdera dobuma operācijām sauguma problēma, ja, arī diezgan aktuāla. Lūk, un neaizmirsīsim arī to, ka iekšējie orgāni pēc savas lokalizācijas, piemēram, mazā iegurņa orgāni, viņi var ietekmēt kaulu sistēmu, tos pašus zarnukaulus, krustakaulu, astekaulu, izmainīt viņu pozīciju, var nofiksēt šos te savienojumus, nieres, tievās zarnas var ietekmēt torako-lumbālo pārēju, krūšu, orgānu plaušas sirds, krūšu un kakla mugurkaula daļu. Un neaizmirsīsim arī to, ka mugurkauls nodrošina simpātisko inervāciju iekšējiem orgāniem, un ja ir orgānā kaut kāda funkcionāla problēma, veidojas tā saucamie viscerosomatiskie refleksi un var atbilstoši inervācijas segments arī bloķēties, ja, šīs te fasetes kustīgums var būt ierobežots, un šeit būtu korekta pieeja koriģēt šo te bloku, nevis patiešo iedarbojoties uz pašu mugurkaulu, bet tieši sākt ar viscerālo orgānu. Līdz ar to mūsu darbs būs daudz visaptverošāks. Mēs iedarbosimies, strādāsim ne tikai uz šīm te locītavu muskuloskeletālo sistēmu, bet arī strādāsim ar pacientu no iekšpuses, un tas bez šaubām būs ļoti pozitīvi, jo tas pacels mūsu kvalifikāciju un darba efektivitāti ar hroniskiem, dažādiem grūtiem klīniskiem gadījumiem savā praksē. Tātad mācības mums notiks gan tiešsaitē, gan klātienē. Tiešsaitē mēs izskatīsim teoriju,
Tas ir domāts tam, lai pēc iespējas vairāk mums būtu laika praktiskajām nodarbībām, respektīvi tad, kad mēs tiekamies jau dzīvajā, mums ir galvenokārt 95% tīrā prakse. Un to, ko mēs varam apgūt online versijā, tad mēs to visu apgūsim tiešsaitē. Respektīvi, tie, kas jau tagad ir pieteikušies viscerālajam kursam, es jau izsūtu materiālus, mēs jau apgūstam ievadu viscerālajā terapijā un veģetatīvo nervu sistēmu, lai jau novembrī, 16. novembrī, mums ir pirmā nodarbība, mēs sāktu strādāt ar veģetatīvo nervu sistēmu, respektīvi mācīsimies, kā stimulēt šo te parasimpātiku, simpātiku un arī bremzēt, inhibēt. Pavisam mums ir paredzētas 11 nodarbības, un kā jau es minēju, tur būs iekļautas visas orgānu sistēmas, tiekamies vienreiz mēnesī, svētdienās. Datumi viņi jau tātad ir nopublicēti Facebookā, un strādāsim no 9 līdz 18. Un ciklu nobeigsim 26. gada 6. septembrī. Ja runājam par materiāliem, tad materiāli mums būs PDF formātā prezentācijas, būs arī šo prezentāciju ieraksti caur YouTube, ja, kura linku jūs varēsiet piekļūt un apgūt teoriju. Pavisam tiek piešķirti 88 kredītpunkti, bet viņi būs bez lāposa, jo viscerālā terapija nav fizioterapijas tehnoloģija. Certifikāts tātad tiks piešķirts, tur būs minēts šīs mācību stundas, un ka jūs esat noklausījušies un praktiski izgājuši šo te viscerālo kursu pilnu ciklu. Ja? Lūk, vienas nodarbības cena 190 eiro, un cenā iekļauts ir kafijas galds. Pieteikumus rakstam uz manu e-pastu, vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs. Pavisam nedaudz vēl par programmu. Tātad sākam mēs 16. novembrī. Un strādāsim, kā jau minēju, ar veģetatīvo nervu sistēmu. Decembrī mums būs ļoti svarīga tēma manuālās diagnostikas metodas viscerālajā terapijā, un strādāsim arī ar vēderplēvi. 26. gada 25. janvārī sāksim mācīties gremošanas sistēmu, tātad būs barības vāts kuņģis. 22. februārī 12 pirkstu zarnu, tievās zarnas, resnā zarna. 22. martā nobeidzam gremošanas sistēmu ar aknu un žultspūsli. 26. aprīlī sākam urogenitālo sistēmu, nieres, urīnvads, urīnpūslis. 17. maijā reproduktīvā sistēma, dzemde, olnīca, solvadi. 14. jūnijā kardiovaskulārā sistēma, sirds, perikards, aortas, loks, un 26. jūlijā respiratorā sistēma, plaušas, pleira. 16. augusts endokrīnā sistēma, vairogdzirdes, virsnieres, aizkuņģis, un 6. septembrī imūnā sistēma, tīmus, liesa. Tā kā redzam, ka ļoti plaša programma un ļoti tātad kodolīga un koncentrēta, un ļoti daudz būs diagnostikas un mobilizācijas tehniku. Tāpat tās mums šogad ir iekļauta mobilitātes izklausīšana, tātad diafragmas radītā orgānu kustība pa noteiktām asīm un plaknēm, un tāpat mēs šo te embrionālo kustību, ja motilitāti mācīsimies izklausīt un diagnosticēt. Tā kā visiem, kam ir interese, visi, kas vēlas nopietni mācīties, apgūt viscerālo terapiju, ir laipni gaidīti uz šo viscerālo kursu.
un lai visiem veiksmīga diena. Atā!